Nu, un te sākas mūsu piedzīvojums, brauciens uz Laosu. Paši esam bussteišanā un pat nezinām, kur un ko. Jā. Par mantām mēs satraucamies vairāk, tā stāvēja iz jumta līdz pat pašai robežai. Visādēs var gadīties, apstājāmies gan džungļos, gan visādās interesantās pieturās. Mēs laiku vaktājām pa logu, kāds nepaķers mūsu somas. Un šitos arī padod, jā? Jā. Okay. 120 naudiņas. Mums vajadzēja iegādāties $80, jo jāpērk Laosā vīzas būs. Šeit viņi ir, tā kā laižam tālāk uz autobusu. Redzēs, kā izsarās busu un iekšpuses vienkārši, es nezinu. Es nekad dzīvē neesmu tādā bijis, man liekas, ka muzejā nav, Latvijā vai Anglijā nav muzejā tik vecs autobusu. Šitāds ir iekšā. Ziniet to filmu, kur tas čalis tajā busā pavadīja? Tur, kur kaut jāļaskā vai kur tur? Un šeit bus ir pilnīgi tāds pats drausmīgs. Viņš saka, kamēr nebūs 10 cilvēki, viņš nebrauks. Tas var būt 9:30, tas var būt 10:30, tas var būt 11:30. Viņš saka, kamēr nav 10 cilvēki, viņš nebrauks. Viņam nav izdevīgi broši to kurbulētie. Kreikā kondičkara ventilatājs. Tas būs jautrais brauciens. Sēdēsim aizmugurē, ne? Kā jau pamatskolā. Šā vairāk vietas kājām, man liekas, tur vietas vispār vietas nav redzēt. Par laimi mums nebija ar autobusu jākatās līdz pašai Laosai. Mēs nebūtu vienkārši izdzīvojuši viņā. Tas mums nogādāja vienkārši līdz pašai robežai. Pats brauciens bija tikai kādas pāris stundas. Tā mēs te kratamies. Tā jau nav jau direkt autobusu. Drosciņi rūsa. Tur kaut caurumis bija. Tā viss var ok. Vismaz kontiška ir normāla. Lao. Jesu! Tev viss labi? Nu, minci. Tik nebija pakāpena. Thank you. Tev viss labi? Jā, Nu, tak nekas kā apdriskāta, neko jau darīt. Labi, es daudz nevaru filmēt, mums jānokārto ir vīza un jātiek tālāk pāri upei. Tā kā laižam. Izčekojāmies no Taizemes. Tagad mums tagad autobus samaksājam 80 naudiņas divatā, 80 bati, lai mums pārvestu aizdīs līdz robežai autobus, līdz Laosu robežai. Tur laikam $80 pa diviem vīzā aiziet, dolārus mēs samēnījām jau. Un tad atkal jāatskatās autobus, tur ir baigi tāls ceļš jābrauc, ļoti tālu. Mēs esam tikai bišķi nobraukuši pāris stundas. Es domāju, ka tas 10 vēl stabili ceļa aizies. Mēs oficiāli esam tagad miljonāri. Mēģinājām izņemt gan 5 miljoni, bet bankamās deva tikai 1,5. Hello! Tā, tagad iesim kaut ko pēdīsim, un mūsu autobusi pēc pusotras stundas mums tā reāli noveicās. Pāriet, ar ko iepazināmies, viņi paliek šeit pa nakti. Un no rīta laiva brauc, laiva maksā 1000 ar kapekām, 1000 bati, kas ir kaut kādi 1300 vai nebija. Tas ir kaut kādi $30 no cilvēku, pat vairāk. Mēs reāli pa busu samaksāsim. Cik bus maksāja? 290? Nē. 270,000 tie tiki vai kaņi sauc. Un tas ir katram 10 paundi vai dolāri kaut kā tā. Baigi labi. Mēs iegāpsim, cerams, ka normāls būs. Pagulēsim. Un būsim jau savā galamērķi, jau esam sāk dzīvoti. Apstājāmies, izslāpuši, nopirkām vietēju aliņu. Viņš reāli nezinu, cik maksā. Viņš kaut ko štuko tagad aizgāja pēc kalkulatora laikam. Jā, tolīt redzēsim, cik būs. Ja mēs neatradām vispār ēst nekur neko. Tad viņš šali satikām un viņš teica, ka esot turpat, kur apstājāmies. Tas lokālais ēdiens. Vienalga, ko es tagad ēdīšu. Pazies normālā diena šeit, vai kur ir kaut kāds hotelis lielais. Un visi teļi pāri ceļam.
tipiska diena kaut kur Āzijā. Un tāpēc mums pēdienā čikana nav klāti. Vai kur joprojām staigā viņš? Kur viņš aizgāja? Vai kur ir? Nu, ot, beidzot esam iekrauši Mantas autobusā. Vēl 10 stundas līdz gala mērķim. Zini, ka šeit autobus iekšā ir gultas. Ir jau, kas maksā pa hoteli speciāli, lai no rīta laiva brauktu, kā jau teicu. Kāpēc maksāt, ja tu izgulējies vienkārši autobusā un esi vēl ātrāk tur, tev no rīta jāmaksā vēl visas laivas, takši un vispārējais. Tur reāli te paguli, piecelies un viss ir kārtībā. Būs kruta. Es esmu šitādā autobusā pastieties, kā steigi pa bardaku. Katram ir sava gulta. Guļam divatā vienā gultā. 10 stundas šitā jābrauc būs. Ak, Dievs. Crazy. You cannot straight her like that. Are you living under us, yeah? Tepat ir blakus? Laikam zem. Jā, kā pateicu. Jā, kā bija. Jā, te bija tāda klaustrofobijas sajūta, tā kā man ir klaustrofobija. Šitais tev būs piedzīvojums. Tāpēc nobrauknā pirmajām 3 stundām. Mums ir pirmais breiks naktī kaut kur, nezinu, kur mēs esam. Var iegādāties kaut ko ēsti. Kaut ko var arī nopirkt. Es tik nezinu, ko kas maksā te. Es nezinu, nekas beig aptiekas neizskatās ēstojot, kā vajadzētu, bet zinu, tur naktī kaut kas sagrābs, kā jau viņiem tur, kad tik nesāk vēders sāpēt autobusā, tad būs cauri. Labāk jānopēc kaut kā augļu jāpēt būs. Beigās izdomā ar kaut ko paņemt savādāk. 11 stundas neizturēsim. Iedis uz rīsus. Kad Vineta paņēma kaut kādu lapuci, tad domāju, būs kaut kāds, būs tā kā Taizemē kaut kāds līdzīgs ēdiens. Viņš 100 lapas ietīts un šāds mazs čifļuks. Cik tur ir? 2 karotes. Viņam pat nebija naudu, ko izdot, viņa man izdevā. Ko viņa man izdevā? Šokolādi. Jo nebija, ko viņam izdot. Šis viss maksāja 35 000, tas ir kaut kādi, nezinu, varbūt eiro. Kaut kas tāds, jā. Reāli asēdies nenormāli. Labi man jāēd, man diezko daudz laika nav. Nobrikām ūdenī pa 10 000. Un visi mūsu busā iekšā jākāp. Mums arī varēs iet ar pilnu punci gulēti. Cerams, ka ēdiens netrukos pa vēdru. Tā, visi guļ. Tā mums izskatās, ka iet busā iekšā. Tad pat uz grīdas cilvēki guļ. Kas tur ir? Nu, nevaram salīdzīties. Šis bija kaut kas traks, cilvēki gulēja uz grīdas. Bija gultas, kuras cilvēki sēdēja vienkārši 4 sēdus, izbaudījusi garo braucienu. Tas bija interesanti, ja tu aizmiedz piecelies, kāds jau uzlicis kājas tavas gultas, tu aizmiedz atkal piecelies, jau kāds cits uzlicis kājas. Un katru reizi, kā apstāties pieturā, kādam jāizkāp, ir jākāp pāri visiem cilvēkiem, kas guļ uz grīdas. Gultā nebija iespējams izstept kājas, tā kā ceļš bija diezgan nogurdinošs. Ejam gulēt atkal. Ceļš ir vienkārši drausmīgi. Es domāju, ka tas ir tikai internetā. Autobuss stājās ik pēc kādiem kilometriem, jo pāri ceļam ir tāda kā izbiris grāvis. Vienkārši par to lēnā garā pārbrauc un tālāk turpina. Un atkal pēc pāris kilometriem ir tas pats un tā visas stundas. Un šeit ir vieta, kur sadalās Taizeme ar Laosu. Tieši upes vidū mainās karogi un esam iebraukuši Laosā. Esam beidzot galā. Atbraucām Viki par stundu ātrāk. Izlaidām mūs kaut kur
drusku tālāk kā vajadzēja. Varbūt tā ir īstā vieta, varbūt nav, nezinu. Iepazināmies ar poļiem. Kopā šērosim vienu taksīti un laidīsim uz tur, kur mums vajag. Bet reāli mēs iečakoties varam tikai viesnīcā no pusdienlaika un pagaid man te soma. Tā mēs paņēmām nošērosim taksīti līdz centram. 50 viņu nauduņām, 50 000 no personas, tas ir kaut kādi $2. Taks mums izlaida netālu no viesnīcas, bet mums nebija iespēja vēl iečakoties, tā kā mums bija jāpadod pāris stundas kādā no kafejnīcām. Ir ļoti agres rīts un izskaties, ka pāris vietēji vēl nebija beiguši vakardienu. Tie dziedāja pilnā balsī un baudīja dzīvi. Pats mēs stundu ceļojam, esam beidzot pie savas viesnīcas un viss ir ideāli. Tā kā tik bijām nokļūdījušies ar vienu datumu, jo mēs domājam, ka vēl vienu dienu brauksim ar autobusu, atkal kļūdījāmies un esam neko iebukojuši. Bet neko, ar viņu vēl bija lētāk, īstenībā vienu dienu nebija ar bookingu jāņem. Super, kā arī simkartes pieņem ar nopirktī. Zins, vai tas sanāca? Tas sanāk 30 GB ar visu simkarti uz 30 dienām. Ir 50-70 kipi. Tas ir 50 plus 20 karte. 70 tas ir kaut kādi 3,50 eiro. Mēs laic internets īstenībā, ceru, ka viņš tiešām labs būs. Bet no viesnīcas, tā kā, ja kas, atdosim apakaļ, viņš pats ir kruķī viņu baigi labi. Tā, mums Džeks tagad viesnīcas tas, kas tur sēž apsešanā, sakārto kartītes. Ten ir tā, tu nopērci simkarti un tev ir kaut kāds ar banku jāpapildina, nav tā kā vienkārši taizemē ieliec un viss darbojās. Nu ko, tagad viss sagaidīsim un iesim kaut kur paēsti un diena var sākties. Mūsu pirmais iekrotais kalns Laosā, kāpām pa tums, jo gribējām būt viena no pirmajiem pašā augšā. Laidīsim pa šo mazo celiņu. Tur ir kaut kāda lagūna, mēs jau tur bijām, cerams, ka tagad no rīta vēl neviena cilvēka nebūs. Ja arī tevi interesē, cik maksāja, cik lagūnās mēs pabijām no 4, cik kalnos mēs iekrojām un visu pārējo, droši piesako, piespied pogu laiku un gaidām nākamo sēriju.